Nu labi, iesim ticībā, runāsim ticībā, nesagatavoti, bet vienkārši spontāni tajā brīdī ieslēdzam kameru un aiziet. Ja kaut kas nāk, lai nāk, ja nekas nenāk, lai nenāk, lai notiek dzīva runa vai klusums, runājiet vai klusējiet. Lai visu laiku šī dzīvības plūsma mūs nes, lai Dieva gars mūs pavada, lai mēs neesam iestrēguši nekādos rāmjos, lai esam atvērti Dieva balsī, un lai ir drosme paklausīt, sekot ar kustību, nevis tikai piekrist un zināt, bet arī ar visu sevi dzīvot to, doties, un tur, kur ir bailīgi, tur, kur ir bīstami, tur atzīt, netaisīt nekādu drosmīgo, netaisīt nekādu es visu varu, bet ja tur reāli ir pretestība un baile, atzīt nes Dievu priekšā un Dievs piepilda ar spēku un drosmi. Lai nebūtu nekas samākslots, lai nebūtu jātaisa no sevis garīgais visvaris, pietiek ar to. Tāpēc vienkārši ejam ticībā un skatāmies, vai kaut kas nāk, vai ir kaut kāds temats, vai ir kaut kāds kodols, kaut kāda pamatdoma, kas mums šodien jādzird, vai arī vienkārši skaņa, klātbūtne, dzīvība, iešana, elpošana, jebkas. Citreiz tas var būt ļoti konkrēti, kā mērķis, kā kaut kas praktisks, bet citreiz tas var būt vienkārši apstājies, vienkārši esi, vienkārši būt un redzēt un piedzīvot. Un tās liekas tādas nekam nederīgas frāzes. Prāts nespēja to saprast. Prāts joprojām grib visu laiku valdīt un vadīt un uzņemties pilnu kontroli pār mūsu dzīvēm, lai gan viņam ir tikai sekretāra darbs. Un tas arī citreiz ir svarīgi atcerēties, ka prāts nav kungs, nav priekšnieks, bet ir sekretārs, ir darbinieks. Un tāpēc ir brīdis, kad ir jādod laiks, ir brīdis, kad ir prāts jāpieslēdz, vajag kaut kādas lietas izdarīt, viss labi, bet pēc tam atgriezies atpakaļ savā kabinetā un netraucē būšanai, dzīvībai, nemaisies pa kājām, paliec pie saviem darbiem, iedod prātam, ko darīt, un esi. Lai nav tā, ka vienā brīdī tu salīpi ar savām domām un ar prātu un ar savu loģisko domāšanu un tikai to, ko tu praktiski vari izdarīt, un ka tā nekļūst par tavu identitāti, jo tas neesi tu. Tā ir tikai neliela daļiņa no tevis. Un tāpēc mēs ejam ticībā, ne skatīšanā. Mēs ejam ticībā. Mēs nesagatavojam. Ja sagatavojam, tad pavisam nedaudz. Lai nav tā, ka mēs vienkārši nolasam kaut ko, lai nav tā, ka mēs vienkārši nedzīvi kaut ko runājam, kaut kādu teoriju, bet tas vārds vairs nenāk no šī brīža. Viņš nāk no kaut kādas metodas. Tā kā jā, šī diena ir skaista. Brīnišķīgs laiks, atkal pavasars. Nezinu, kāpēc arī es pavasarī mostos ar šiem video, un tas ir tāds interesants laiks. Neesmu sapratis, kāpēc tā, bet pavasarī laikam viss mostās, un arī manī kaut kas mostās un saka, labi, plauksti, lai nāk tie vārdiņi, lai nāk tie video, lai nāk, kas nākdams, lai plūst dzīvība, mīlestība, lai varam runāt pat tad, kad mums liekas, ka mums nav ko teikt.
bieži vien nevar uzticēties tai domai. Tās var būt kaut kādas apslēptas bailes, lietas, kas mūs novirza, lietas, kas apmāna. Jo pārliecība nenāk pirms darīšanas. Pārliecība vairojas darot. Bet ir ļoti grūti darīt, ja tu dzīvo tādā ļoti nosodošā vidē, kur katru tavu soli kritizē un analizē un nosoda. Un tāpēc vēl viens instruments, kas ir vajadzīgs, ir vienkārši ieraudzīt tās bailes no cilvēkiem un saprast, ka tās mūs netuvina Dievam. Vai nu tu kalpo Dievam vai cilvēkiem. Un tāpēc kaut kādā brīdī tie ceļi var pašķirties. Un cilvēks sāks domāt, ka tu esi bišķiņ kuku, vai ka tu esi aizgājis kaut kur citā virzienā. Un lai, ja paskatās par Jēzu un par tālāk viņa sekotājiem, tad tā tēma atkārtojas atkal un atkal. Tāpēc staigāt ticībā, tas citreiz var izskatīties dīvaini, cilvēki var nesaprast, bet galvenais pats zini, ka mērķis ir labs. Beigās mērķis ir labs, ja tas nāk no ticības. Saulīt skaisti rotaļājās starp kokiem, cilvēki sāk savas darba gaitas. Arī es iznācu mazliet pastaigāt, sagatavoties dienai, pēc tam ir dažādi darbi, praktiskas lietas un varētu likties negarīgas lietas, bet arī tie ir meli, arī tas ir šis garīgais ego, kas mēģina tevi apmānīt un nošķirt garīgās lietas un tās negarīgās lietas, bet arī iepērkoties veikalā vai strādājot vienkāršu darbu, tu vari būt vienots ar Dievu, vari būt konektā ar Dievu, un tam nav jābūt atdalītam. Tas vienkārši visu laiku neizpaužās kā miers vai kā kaut kādas garīgas sajūtas, ko mēs asociējam ar garīgumu. Tur var izpausties arī dažādas emocijas, dažādas sajūtas, un tas nav uzreiz negarīgi. Kamēr tu ej ticībā, tu vari no tā visa mācīties, arī no negatīvā. Tāpēc nevajag nošķirt šīs lietas un padarīt to par kaut kādu garīgo spā, kur visam ir jābūt tādam relaksējošam un patīkamam un iedvesmojošam. Citreiz tur, kur notiek attīrīšanās, tas nav smuki un tas nav smaržīgi, bet tam ir labs rezultāts ilgtermiņā. Un uz to arī mēs ejam. Tā kā šīs dienas domas kaut kādas ir pateiktas, arī es tikai mācos, atkal un atkal mācos, tad atdziest, tad atkal ceļos uzticībā, ka Dievs vadīs, ka Dievs dos gudrību un ka nevis šitais video ir pašmērķis, bet šie mazie solīši, paklausības solīši, kad Dievs uz tevi runā, tu neklusē, tu paklausi, pat ja tu paliec nesaprasts, pat ja tevi atraida, kritizē, nosoda, tu skaties ilgtermiņā un tu zini, ka tas, kas seko Dievam, tas nepaliks kaunā. Dievs ir labs un uzticams. Un priekšā jau ir pirmie darboņi, kas pārņems tūlīt visu šo video, tāpēc esi svētīts šajā dienā, lai Dieva spēks, dziedināšana, modrība ir ar tevi. Āmen!